gribējis kļūt par teātra aktieri, bet mācījies Leļļu teātra aktieru studijā. Un darbojas Leļļu teātrī kā aktieris no 73. līdz 75. gadam. Sarakstījis veselu logu Uguns dvēselīte. Tad arī ir režisors vienai spēlfilmai, nu jau divām, gan Mihaila Zadornova Logu spērku jūsu vīru filmai, gan arī Džimlai Rūda Rallalā, kā mēs nu pat noskaidrojām, kas ir tāds senioru action movie. Iesaku noskatīties, ļoti labs pasākums. Nu, lūk, Jānis Cimermans, labāk pazīstams kā avārijas brigādes režisors. Nu jā. Es neieņemšu to vietu pagaidām, jo tomēr es esmu kino cilvēks. Un par kino cilvēkiem vislabāk runā ekrāns. Tad, lai viņš arī parunā vispirms, un pēc tam es. Español! Español! No, no, no! No! Ja? Hey! Oh. Huh?
qui, la Libor. Adesso Malonga. Muja. Ai. Ai. Dai, pagador. Salvador Dalí, Portobello. Banzai. Gauja. Nu jā, te es neesmu viens. 3, 4. Nu jā, mēs te tāds neliels biedru kolektīvs esam atnākuši. Nu jā, ir grūti runāt pirms tādām 2 kārtīgām uzstāšanās, tādām partijām, var teikt, tādām ļoti izsmalcinātām, tādām gudrām, jo mēs ne ar ko gudru nenodarbojamies, teikšu, kā ir. Viss tur saka, tur talants, tur joki, prieki. Draugi mīļie, viss ir ļoti nopietni. Un jo būs nopietnāk, tad būs gan smiekli, gan asaras un visu kā pa pilnam. Jo, parasti prasa, kā tad jūs tur tā? Jums jau tur laikam šausmīgi smieklīgi viss no mīļai pasaulīt. Nekas tam līdzīgs, tur ir nopietnāk par nopietnu. Visi koka ģīmiem stāv. Mēģina iztēloties, kāda viņi mēs tur esam, attiecīgajā brīdī. Un tad iedomājieties tāds diezgan kluss paviljons un šitādi. Tu ej, kā tu staigā? Šitā staigā. Kas tā staigā? Tā neviens nestaigā. Tev šitā jāstaigā. Un tā, kad 3-4 cilvēki mīcā šitā staigā. Vai arī tā, kā tu elpo? Tu taču, vai tad pensionārs tā elpo? Tā neelpo pensionārs. Tā elpo. Tev arī tā arī jādara. Tā kā redziet, idejas, jā. Runājam par idejām. Kādas tur idejas? Idejas, viņas kopā tikai tā forši izskatās, varbūt, dažreiz. Mums pašiem izskatās tas pilnīgi normāli, nopietni un diezgan neinteresanti. Jūs skatāties to bišķi savādāk nekā mēs. Jo redziet, kas ir par lietu. Teiksim, idejas pašas, kas viņas dzimst mums vispār tā,
Viņi karājās gaisā, skraida riņķī kaut kur tur, kosmos, ne kosmos, pazemi, nekur tur. To nevar izsekot tam visam. Bet šīs te idejas, teiksim, braucām uz Sāremā uz kādu festivālu, braucām ar Žiguli vēl toreiz. Es jau vispār esmu diezgan vecs. Bet braucām ar Žiguli, Žiguli. Un redz, kāda, tur runā pa ēšanu kaut ko tādu. Ko mēs varētu, kā būt pa makaroniem? Pa makaroniem. Kas tur varētu notikt? Makarons pērk veikalā. Normāli. Pa lētu naudu. Kurš pērk kaut ko lētu? Nē. Pa dārgu? Jā. Pa dārgu var. Labi, tas jau ir kaut kas. Parasts makarons. Kas ir parasts makarons? Elmār kungs pastāstīs pēc tam. Bet, kas ar to makaronu var notikt? Varbūt tāds, nepārkožams makarons. Varbūt. Kāpēc ne? Protams, ka var. Sākām tā domāt, braucot, atbraucām no Sāremā, uztaisījām filmu Spaghetti. Uztaisījām filmu par nepārkožamo makaronu, kuru dažādos veidos centās tur kaut kā visādi, bet nekā. Sagrāva pusi māju, makaronu tāpat nedabūja pušu, galā, bet viņš bija viens, bet ļoti, ļoti garš. Tad tam vīram uztina viņu uz galvas kā čalmu, un tad viņš to lēnām ēda, tā čalma griezās. Un tās filmas tāpat arī, mēs tikko skatījāmies, ka runa bija par spaini, kā tas spainis tajās trepēs tur iekārts. Tas ir pilnīgi normāli, Turpat nav nekāda brīnuma, jo, teiksim, filmā Šampiņoni mums šis te jaunais cilvēks, pensionārs, bija tā, ka mājas īpašnieks aizsper čību pa gaisu. Viņi izlido no kadra. Tūlīt pat nākošajā kadrā pensionārs aizsper vienu sēni, es atvainojos, īpašnieks aizspēra sēni, pensionārs aizspēra čību pa gaisu. Kā jūs domājat, kas tad pirmais? Vispirms tā tad sēnīt, kā vajadzētu nokrist. Vispirms nokrita čība, pēc tam nokrita sēne. Kā tā pagaida, kā viņi tur Tā ir, tas ir kino, un tas ir tas, pie kā mēs strādājam, un tas rodās pats no sevis. Tas nav tā, ka, un pie tam vēl pilnā nopietnībā, ka tāda, Sirmi veči runā par jokiem, joku pēc, tas nekas nesanāks. Es jums varu apzvērēt, nekas nesanāks, ja jūs sēdēsiet pie galda un funktērēsiet, kā tur varētu pasmieties, kā tur varētu izdarīties tā. Un teiksim, skaņošana, tas taču ir ļoti jautri, ka skaņošanā katrs mūsu aktieris, vai ne, kuri mums jau ir... Nezinu, kāpēc nekas nemainās mūsu aktieru un kolektīvu sastāvā. Tāpēc, laikam, tā arī iznāk, ka tās filmas vakar pabeidzām 29. Sēriju brigādē. Viņi nemainās. Komponists kā vienmēr ir Brauns. Mākslinieks kā vienmēr ir Putniņš. Es esmu es. Un pārējie tāpat arī gan šo cilvēku radošais kolektīvs, kas viņus rada, arī mums nemainās. Redziet, vispār esam grēkojuši šai ziņā. Vienu filmu es uztaisīju nopietnu. Bet tas bija tāds izmisuma periods, kad kinostudija vēl strādāja ar pilnu tvaiku. Tur 800-900 cilvēku bija. Un scenārijus vajadzēja apstiprināt laikam kādas 2-3 reizes Rīgā, pēc tam vēl Maskavā, un Maskava jau pateica, ka nē, tad labāk atpakaļ uz Rīgu, Rīga laboja, atkal Maskava, atkal Rīga, atkal Maskava. Var sakot, ļoti interesanti bija.
Un tad mēs uztaisījām vienu filmu par karu. Traki. Par atomu karu pie tam vēl. Iznīcinājumu Latviju. Pilnīgi tā nav, lai nav. Un paldies Dievam vispār, ka viņu rezultātā, atbruņošanās sākās. Un nekas vairāk. Parakstīja līgumus tur Reigens laikam ar kas te bija pie varas, es jau neatceros. Bet parakstīja līgumu, ka nevajag. Viss. Un paldies Dievam, ka nevajadzēja. Tad mēs sākām kaut ko jautrāk taisīt. Bet par to atpazīšanu, neatpazīšanu. Te meiteni jautāja, kā tur īsti ir, ja, par tādām divdomībām mazliet tur, vai tur iekniebu, vai tur kaut kā tur tā pabakstā pirkstu. Ziniet, neatzīsies. Neviens neatzīsies, neviens. Mēs uztaisījām filmu Parlaments. Par mūsu parlamentu. Stulbi. Bet mūs pieņēma, viss bija baigi forši. Pacēla roku tūlīt, ziniet ko? Mēs teicām, taisam pirmizrādi. Kur? Parlamentā. Tas taču būs feini, jo smieklīgi, visiem patiks. Jā, parlaments, jā, protams, jā. Taisam filmu, uztaisam filmu, baigi labi. Esam gatavi parlamentu rādīt parlamentā. Mums ir jāpadomā. Viņa atbild, mums ir jāpadomā, mēs tā vienosimies, kad mēs tā varam izrūt. Protams, ja vienoties, tad vienoties. Vajag labi. Tad, ziniet, jūs atsūtiet mums to filmu. Labi, kāpēc neatsūtīt? Atsūtīsim. Aizsūtam. Mēs redzējām, ko jūs redzējāt? Vai tad, radošo grupu nevajag tā kā? Nevajag. Vispār jau nevienu jau, mums nav laika. Mums nav laika iet skatīties visā tā. Un ja kāds varbūt arī atcerās, kad bija televīzijas panorāmas sižeti par šo tēmu, kad tur cilvēki tur nāca un jautāja, atpazīstamiem cilvēkiem. Es jau nemaz tā neizskatos, man tādas lūpas nav. Un vispār, jūs redzējāt filmu? Nē, man nav laika, mums ir pusdienas pārtraukums tagad. Redziet, ir svarīgas lietas, ir pusdienas pārtraukums, tas nozīmē darba sākums, pusdienas pārtraukums, darba beigas. Redziet, tas ir tā. Tas ir tā kā smieties var par kaut ko smaidīt, smieties, uzskatīt to par humoru vai kaut kā, bet, ja būs kaut kādas konkretizācijas, es teikšu, jums neatzīsies. Atzīsies tad vienkārši cilvēki, ja tur, teiksim, tur kāds, teiksim, cik feini es izskatos. Tā mums notika ar filmu Lācis nāk. Atcerieties, bija notikums, Lācis aizpeldēja uz Roņu salu, un tur domājam, dieviņ, ka mēs tos nabaga igauņus tur ņemam priekšā šausmas. Mums taču tur nospārdīs tā kā tur veči liksies ar vālēm, aizbraucām ar kuģīti. Domājam, beigas būs, raustījāmies traki. Pie tam vēl ieveda iekšā salā, tur kādu kilometru, pusotru, tur, kur tas veikaliņš un 2 baznīcas, varbūt, ja kāds ir bijis. Mums filmā tāpat ir veikaliņš un 2 baznīcas. Nē, mums ir bufete un 2 baznīcas. Un vēl tas rācnams arī. Lai ir, tad rācnam uztaisījām. Un domāju, mīļā cilvēki, ja jūs zināt, kā Igauņi, kas ir, mēs jau esam, bet Igauņi vispār it kā ir, ja? Bet nekā. Igauņi, mīlit, krita, viens vīriņš, kas bija mehāniķis salā, mehāniķis, ugunsdzēsējs, sargs un veikals sargs, kā arī sētnieks laikam. Viņš bija atstumies ar divriteni, mēs nākam ārā, viņš stāv. Es jūs svētu, viņš saka. Par ko? Tādu filmu par mums neviens vēl nav uztaisījis. Redziet, tur ir tādas niansītes ar tiem, kam rāda un ko rāda. Es nezinu, es par kino varētu diezgan daudz ko runāt, bet vai vajag? Kino jau parasti jāskatās.
Nu, tad mēs esam gatavi uzdot jautājumus. Aplausi Jānim Cimermanim. Vēl Jāni, vēl kāds jautājums. Cik maksā šāda filmiņa, ko mēs redzējām? Jūs gribat sev par sevi pasūtīt? Ja nu gadījumā, ja? Jā, šis jautājums ir ļoti interesants. Labi, paldies. Nākamais jautājums, lūdzu. Ļoti dārgi, es jums teikšu. Redziet, es ļoti apskaužu visus cilvēkus, kas savas idejas var tūlīt pat realizēt. Nezinu, kaut vai, es nezinu, ja karikatūra veicās, es nezinu, cik minūtes jāzīmē. Tas jau viegli. No stundas līdz 4. Fikso skicīti, tā čik, uz momentu, vai ne? 2 minūtes, ja? 2 minūtes. Ideja, cik ilgi nāk, tāda ilgākā ideja, cik tā ir cita lieta. Bet ne. Tāpat arī improvizācija. Viņi tagad ir uzreiz, tagad te. Mums tas tā neiznāk. Mēs savas improvizācijas, savas idejas, mums tomēr tādas 5-7 minūtes mēs strādājam 4 mēnešus. Tas ir 3 mēnešus mēs pie galda strādājam, mēs filmējam tikai. Jāni, piedodiet, jūs tagad cenu skrūvējat? Nē, es cenšos cilvēkus pārliecināt, ka, un pateikt, ka tas ir ļoti dārgi, un pārliecināt, ka varbūt nevajag par sevi taisīt kino. Tas ieteikums ir vērsieties pie Gata Šļūkas, sanāks ātrāk un lētāk. Jā, noteikti. Paldies. Paldies, Jāni. Jānis Cimermans un avārijas brigāde.